Tā, aizgāja man viņš, jā. Tā, šodien mēs turpinām pagājušajā reizē iesākto tēmu par varu dalīšanu un par dažādiem šīs varu dalīšanas veidiem. Un tā mūsu pamata tēma, ar kuru mēs šodien iesāksim, būs prezidentālās un parlamentārās demokrātijas. Tagad mūsu galvenais uzdevums ir atrast, kur tas ir tagad. Tas ir mazliet haotiski, bet mēs tūlītās līdz tam nonāksim. Tā, atgriežamies vēl vienreiz pie tās tēmas, kas saucās politiskās sistēmas. Ja? Proti, kaut arī demokrātiskas valstis visas atbilst zināmām demokrātijas prasību minimumam, bet demokrātiskās valstis attiecībā uz savām institūcijām nebūtu nav iekārtotas vienādi. Demokrātisko valstu starpā pastāv dažādi veidi, kā šīs valstis veido savu institucionālo pamatstruktūru. Mēs jau par to tikām runājuši, priekš kam ir vajadzīga šī lieta, kuru mēs saucam par darba dalīšanu, es nevis darba dalīšanu, bet varu dalīšanu. Ja? Proti, varu dalīšana kā pirmkārt šāds 18. gadsimtā izgudrots un noformulēts mehānisms, kas neļauj politiskajai varai kļūt despotiskai un darīt visu, kas tai ienāk prātā, bet gan kas liek un ļauj varai, atrodoties dažādās rokās, tikt pakļautai tiesiskai kontrolē. Ja? Un kas ir raksturīgs dažādām politiskām sistēmām, par to mēs kādreiz mazliet parunāsimies, bet kas attiecas uz varu dalīšanu, kā tā politikas zinātnē tiek pētīta un sistematizēta, tad tur tas pamat stāsts ir par divu veidu tādiem lieliem arhetipiskiem nošķīrumiem, proti tās augtās parlamentārās demokrātijas un prezidentālās demokrātijas. Parlamentārās demokrātijas ir tādas politiskās iekārtas, kurās izpildu vara, respektīvi tie, kuru rokā atrodas reālais pārvaldes aparāts, ja? Ministrijas, valsts budžeta izpildīšana, ja? Armija, policija un tā tālāk un tā tālāk. Parlamentārās republikās šī valdība, ja, kā mēs sakam, tiek veidota pateicoties parlamentam. Tieši tāpēc arī Latvija, kā jūs to tīri labi atceraties no savas satversmes lasīšanas, ir parlamentāra valsts. Kāpēc? Nevis tāpēc, ka tur ir parlaments, bet gan tāpēc, ka šis parlaments ir tas, kas veido valdību. Un Latvijas gadījumā tas ir ļoti izteikti. Mēs zinām, ka tikko mēs esam ievēlējuši jaunu saeimu, proti 12. saeimu, un pēc dažām nedēļām, pēc vēlēšanām, mēs jau sākam runāt par to, ka ir jātaisa jauna valdība. Kāpēc? Tāpēc, ka valdības parlamentārās valstīs ir piestiprinātas parlamentam. Parlaments šīs valdības apstiprina, un lielākoties šīs valdības locekļi un šīs valdības vadītājs, tas, ko mēs Latvijas kontekstā nepareizi saucam par premjeru, bet gan pareizi saucam par ministru prezidentu, ja?
lielākoties nāk no parlamenta. Ja? Tā ir tā pamata ideja parlamentārai republikai, parlamentārai demokrātijai, proti tā ir sistēma, kurā valdību veido parlaments. Valdībai pašai, un pievērsiet uzmanību tam, šādas iekārtas apstākļos nav tieši tautas atbalsts. Neviens no mums nav tieši vēlējis nec par Laimdotu Straujumu kā par valdības vadītāju, nec par, Andru Šķēli kā par valdības vadītāju. Ja? Bet mēs esam vēlējuši par parlamentu deputātiem. Ja? Un savukārt parlaments tad ir tas, kurš veido valdību. Šādās parlamentārās republikās valdības veidošana tādējādi notiek pastarpināti. Ja? To nedara tauta tiešā veidā, bet to dara pastarpinātā veidā tauta caur parlamentu. Prezidentālās republikas lielākoties atrodas ārpus Eiropas valstīs. Visnozīmīgākā un vislabāk pazīstamākā prezidentālā republika ir Amerikas Savienotās valstis. Prezidentālās republikās valdību neveido parlaments, lai gan parlaments tur, protams, pastāv. Bet valdību veido tieši no tautas vēlēts valdības vadītājs, kurš tad tradicionāli iegūst šo vārdu prezidents. Ja? Prezidents kā priekšsēdētājs, ja? Burtiskā tulkojumā. Tad lūk, abas divas šīs valsts iekārtas ir demokrātijas. Prezidentāla republika nebūtu nav nedemokrātiskāka par parlamentāru republiku. Latvijā ir pat tāda partija ar nosaukumu par prezidentālu republiku, kurā kur tā teikt gribēja kaut kādas, acīm redzot, kaut kādas konstitucionālas izmaiņas, bet tas nebūtu tik svarīgi. Latvijā ļoti bieži iedomājas, ka prezidentāla republika tas ir atgriešanās pie Kārļa Ulmaņa diktatūras. Bet patiesībā prezidentāla republika nav diktatūra. Prezidentāla republika ir pilnīgi adekvāta demokrātiska valsts. Tikai ar to starpību, ja, ka valdību vada nevis parlamenta nosaukts, bet gan no tautas tieši ievēlēts prezidents. Ja? Tas ir skaidrs. Nav kaut kādi jautājumi šai fāzē. Parlamentāra republiku tas visspilgtākais iemiesojums un vēsturiski visnozīmīgākā forma, protams, ir Lielbritānija, kur Lielbritānijā, kā jūs to labi zinat, viss vara politiskā nozīmē ir sakoncentrēta parlamentā, tajā pašā jaukajā Westminsters mājā, kur ļoti bieži mēdz rādīt televīzijā un uz kuru Londonā parasti iet skatīties. Tur starp citu pat var iekļūt iekšā, ja ir vēlēšanās, un paskatīties, kā tur izskatās jauki iekšpusē. Ja? Lielbritānijā šajā ziņā parlaments patiešām ir visvarens, un valdība ir tieši atkarīga no parlamenta vēl vairāk. Valdības vadītājs vienlaikus ir visbiežāk parlamenta lielākās frakcijas līderis. Ja? Šobrīd Lielbritānijā pie varas ir diezgan netipiskā veidā koalīcija starp divām partijām, proti konservatīvajiem un liberāli demokrātiem. Bet tradicionāli tas vienmēr ir bijis tā, ka viena partija, ja viņi paņem vairākumu vēlēšanās, tad šī partija attiecīgi arī veido valdību. Un šīs valdības vadītājs, ja, tas ir tas, ko mēs saucam par prime minister, ja, premjerministrs latviski. Šīs valdības vadītājs vienlaikus ir parlamenta lielākās frakcijas līderis. Tas, ko jūs noteikti esat redzējuši kādreiz skatoties ziņas, piemēram, pa CNN vai BBC vai kur citur, kur rāda Lielbritānijas parlamentu, kā viņi tur sēž viens otram pretī tādos zaļos krēslos. Esat redzējuši, ko? Ja? Nu, lūk. Tad, lūk, šajās, ja jūs tā paskatāties, kas tad ir tie, kas uzstājās no vienas puses? No vienas puses uzstājās opozīcijas līderis. Ja? Lielbritānijas parlaments, ievērojot, viņš ir arī arhitektūrai ļoti
ļoti liela nozīme politikā. Es nezinu, vai jūs kāds no to esat pamanījuši, bet arhitektūrai ir ļoti liela nozīme politikā. Kā jūs to zināt, Latvijas Saeimā un daudzos citos parlamentos deputāti sēž tādā pusaplī vai gandrīz aplī. Ja? Britu parlamentā sēž viens otram pretī. Ja? Tas nozīmē to, ka tu esi visu laiku pret, vai ne, antagonistiski. Ja? Un tas, tāpēc tā ir baznīca bijusi īstenībā kādreiz tā māja, kur šobrīd atrodas tas Britu parlamenta apakšpalā. Un šeit tas, kas uzstājās no valdības puses, ja, attiecīgi ir premjers, ja, ministrs prezidents. Viņš vienlaikus ir valdības vadītājs un viņš vienlaikus ir parlamenta lielākās frakcijas līderis. Ja? Prezidentālās valstīs atšķirībā no parlamentārām izpildvara, proti prezidents ar savu administrāciju, kā mēs sakam, to Amerikas vai, teiksim, arī Krievijas kontekstā, ir nošķirti no parlamenta. Viņi lielākoties sēž arī citā mājā un patiesībā brīžiem atrodas diezgan antagonistiskās un pretējās attiecībās ar šo parlamentu. Ja? Vēlreiz, prezidentālas valstis tas nenozīmē, ka šajās valstīs nebūtu parlaments. Prezidentālās valstīs ir parlaments, kurš nodarbojas ar likumdošanu, bet šis parlaments nav tāds kā Latvijas vai Britu parlaments. Kāpēc? Tāpēc, ka šis parlaments neveido valdības. Prezidentālās valstīs. Prezidentālās valstīs valdību veido no tautas tieši ievēlēts prezidents. Ja? Tā ir tā pamatideja. Latvija šajā ziņā, kā mēs to zinām, ir diezgan tipiska parlamentāra republika. Tajā ziņā, ka pie mums nav tieši vēlēta prezidenta un premjers nāk lielākoties no parlamenta. Mums gan nav tādas tradīcijas, ka premjers ir vienlaikus arī parlamenta frakcijas līderis. Tā tas nav bijis, un tas, acīm redzot, droši vien arī būtu diezgan grūti tehniski izpildāms, proti, ka premjers vai valdības locekļi pārējie ir vienlaikus arī parlamenta deputāti. Bet tīri tehniski tas nav neiespējami. Es nezinu, vai kāds no jums pamanīja no tiem, kas seko līdz politikai. Pavisam nesen, pirms dažām nedēļām, ja pat pirms nedēļas, pašreizējais veselības aizsardzības ministrs Guns Belēvičs paziņoja, ka viņš, kļūdams par ministru, netaisās nolikt Saeimas deputātu mandātu. Pēc tam atskanēja no visādiem mēdījiem, protams, uja, kā tad tā, kā tad tā. Tā ir, kā saka, viņu pašu darīšana, bet tīri tehniski tas ir iespējams arī pie mums Latvijā, kā cilvēks ir vienlaikus ministrs, proti izpildvaras pārstāvis. Ja? Un vienlaikus ir arī Saeimas deputāts, proti likumdevēju varas pārstāvis. Tas ir parlamentārās republikas tā loģika, ja? Proti, ka izpildvaru veido parlaments. Ja? Prezidentāls valsts loģika ir krietni savādāk. Prezidentālas valsts loģika ir tādējāda, ka tur izpildvara tiek veidota ar pavisam citu tautas balsojumu. Proti ar citu tautas balsojumu, kurā tad tiek ievēlēts lielākoties šis izpildvaras vadītājs. Ja? Proti prezidents. Kā mēs to zinām, Amerikas Savienotajās valstīs tas ir tas notikums, kas reiz 4 gados piesaista vislielāko uzmanību, ja? Proti prezidenta vēlēšanas, kas ir ārkārtīgi sūrs un ārkārtīgi gan fiziski, gan morāli grūts pasākums tam cilvēkam, kas iet cauri šai procedūrai. Bet tajā mirklī, kad viņš to ir izdarījis un viņš ir izgājis cauri šai procedūrai, tad tajā mirklī viņš jau var nerēķinoties ar parlamentu, veidot valdību tādu, kādu viņš pats grib. Ja? Tā ir specifika tieši prezidentālām republikām. Ja? Kuru tāds spilgtākais piemērs, kā jau es to tiku pieminējis, kā ir Amerikas Savienotās valstis. Ja? Kādas vēl atšķirības ir starp prezidentālām un parlamentārām
republikām. Prezidentālās republikās tas varu dalīšanas princips tiek izprasts ļoti, ļoti strikti. Tajā ziņā, ka likumdevēji ievēl ar vienu balsojumu, izpildvaru ievēl ar citu balsojumu. Ja? Tas nozīmē to, ka katram no viņiem šiem abiem diviem varas atzariem, ja, proti prezidentam un parlamentam, ja, jeb kongresam ASV gadījumā, ir savs tautas mandāts. Viņi nav viens otram neko parādā. Un tas nozīmē to, ka viņi šādās valstīs arī mēdz diezgan pamatīgi reizēm konfliktēt savā starpā. Proti, katrs no viņiem jūtās samērā varens un samērā neaizstājams. Ja? Parlaments nevar šādās valstīs lielākoties atlaist prezidentu prezidentālās republikās. Protams, pastāv tā procedūra, kas saucās, kuru droši vien kāds no jums varbūt nav, jūs droši vien to neatceraties, bet tas bija pietiekoši sen jau, tas kādi gadi nepilni 20 atpakaļ, šī impeachmenta procedūra Amerikas Savienotajās valstīs, kas ir tāds ļoti smaga un juridiski komplicēta procedūra, kā tomēr ir iespējams ierosināt prezidenta pirmstermiņa noņemšanu no amata. Ja? Bills Klintons, kuram tobrīd bija problēmas ar sievietēm un ar melošanu, tajā mirklī tika mēģināts noņemt šādu impeachmenta rezultātā, kas neizdevās. Tāpēc, ka jo tur ir nepieciešams, lai prezidentu prezidentālā republikā noņemtu no amata, ir nepieciešams ne vairāk, ne mazāk kā tas, lai viņš būtu kaut kādā veidā pierādām pārkāps likumu. Ja? Proti, ka viņš ir sniedzis nepatiesu liecību, vai viņš ir tur kaut ko sazadzies un tā tālāk un tā tālāk. Šīs entuziasma pilnās acis droši vien, ka būs pelnījušas no manas puses kaut ko uzjautrinošu. Proti, līdzīgi impeachment procedūra notika arī vienā pusprezidentālā republikā, proti mūsu pašu kaimiņu valstī Lietuva, kurā pirms kāda mirkļa bija pirms gadiem nepilniem 10, ja nemaldos, tas bija 2005. Gads, arī tika mēģināts noņemt un veiksmīgi mēģināts noņemt. Klintonu neizdevās noņemt tajā 8. gadā, bet 2005. gadā kaimiņiem lietuviešiem izdevās atbrīvoties no viena prezidenta, kurš bija tieši vēlēts. Tas bija tāds cilvēks vārdā Rolands Paksas, kurš šobrīd joprojām ir aktīvs, bet, protams, ka nav tik populārs, kā viņš bija, jo viņiem izdevās pierādīt ceļā, ka šis viņa prezidents ir uzturējis kaut kādus sakarus ar dažādām Krievijas izcelsmes noziedzīgām aprindām, kā rezultātā viņi bija iespējams noņemt. Bet tas bija iespējams nevis tikai tāpēc, ka viņš kādam nepatīk, bet tikai tādēļ, ka izdevās tiešām pierādīt to, ka viņš ir pārkāpis likumu. Prezidentālās valstīs, citiem vārdiem sakot, izpildvaras vadītāju noņemt ir salīdzinoši grūti. Parlamentārās valstīs izpildvaras vadītāji noņemti ir, kā saka, raspļunuķi, krieviski sakot, es atvainojos, ja? Tā teikt vienkārši un ātri. Ja? Proti, citiem vārdiem sakot, kā mēs to zinām Latvijā, kā diezgan tipiskā parlamentārā valstī, ja pēkšņi parlamentu vairākums izdomā, ka konkrētais ministra prezidents ar visu savu valdību, piemēram, Laimdots Strauji un Valdis Dombrovskis, Aigars Kalvīts, Andris Šķēle, Einārs Repš, Induls Ems, Guntars Krasts, Ivars Godmans un tā tālāk. Ja? Nepatīk konkrētajam parlamenta sasaukumam, tad viņš vienkārši nobalso un pasaka, ej tu tagad mājās. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka parlamentārās republikās valdība ir tieši atkarīga no parlamenta. Ja? Tā ir tā ideja, kas pastāv un ir raksturīgi tieši parlamentārām republikām. Kas vēl ir raksturīgs? Izpildvara, respektīvi šī prezidenta veidotā izpildvara prezidentālās republikās, ir centralizēta. Kāpēc tā ir centralizēta? Tāpēc, ka visi ministri šādās prezidentālās republikās ir nekas cits kā vienkārši prezidenta, varētu teikt, palīgi. Ja? Prezidents var viņus pieņemt
un viņam nav jārēķinās ne ar kādām partijām, ne ar ko. Viņš var, kā saka, rīkoties tā, kā viņš uzskata par vajadzīgu. To, ko viņš pats uzskata valstī par labāko, viņš var pieņemt, ja, par savu ministru. Ja. Šajā ziņā izpildu vara, jeb valdība prezidentālās republikās ir centralizēta. Iedomāsimies, piemēram, kaut kādu Amerikas prezidentu, piemēram, Džordžu Villardu Bušu. Ja? Viņš vienā brīdī izdomāja, ka viņam par valsts sekretāru, respektīvi par to, ko mēs Latvijā saucam par ārlietu ministru, nevajag kaut kādu tur profesionālu politiķu vai diplomātu. Viņš vienkārši viņam bija iepatikusies kādu universitātes profesoru, afroamerikāņu izcelsmes kundze vārdā Kondolīza Raisa. Viņš tajā mirklī arī vienkārši viņam liekas, ka tas būtu piemērots cilvēks. Viņam ne ar vienu nav jārēķinās. Tāpēc, kā saka, šādās prezidentālās republikās, tad, ja tu esi ieguvis to lielo varu, ja, kāda ir raksturīga prezidentiem prezidentālās republikās, jo viņš vada izpildu varu, ja, tad tev ir diezgan brīvas rokas. Turpretī, kā jūs to burvīgi zināt, parlamentārās republikās, kāda ir arī Latvija, tajā mirklī, kad jūs gribat apstiprināt kādu ministru, kā jums liekas, vajadzētu kādu ministru nomainīt pašreizējā valdībā? Es domāju, nevis visu valdību, bet kādu ministru. Ko? Nebaidieties būt politi nekorekti, tāpēc, ka jūsu sejas tāpat neviens neredzēs manā burvīgajā video. Ok, redz. Okay. Liekas, ka vajadzētu nomainīt aizsardzības ministru. Kas varētu tā būt, varētu nebūt, bet pieņemsim, ka mums vajag tikt vaļā no aizsardzības ministra un dabūt viņa vietā kādu citu. Tad, lūk, ja mēs to gribētu īstenot, nepietikt ar to, ka straujumu pateikt, ka, ziniet, Vejoņa kungs, ejiet mājā.